Čau! Es gribēju tev pastāstīt, kāpēc es izlēmu nosaukumu Neperfektā manam podkāstam. Viens ir tas, ka es gribēju vienkārši sev atgādināt to, ka neeksistē perfektums, ka nekas šajā pasaulē nav perfekts. Un neviens šajā pasaulē nav perfekts. Otrs ir tas, ka arī motivācija man parādīties neperfektai un darīt lietas, jo tu īsti nevari augt, kamēr tu neesi kaut ko iesācis. Un, protams, iesākot, tu nespēji būt kaut kas, kas tu vēlies būt, jo tev ir jāpraktizē tas un jāaug. Neviens neparādās šajā dzīvē pilnībā perfekts uzreiz. Tas notiek tikai praktizējot, augot un darbojoties. Un pats sākums noteikti nebūs perfekts. Tā kā tas nav attaisnojums, lai kaut ko nedarītu, lai kaut ko neiesāktu. Un šo podkāstu arī es vienkārši izdomāju, ok, es iesākšu viņu neperfekti, un tad es ļaušu sev augt. Galvenais ir iesākt. Jo esmu tik daudz reizes vienkārši nedarījusi lietas tikai tāpēc, ka es zinu, ka es nespēju parādīties perfekti. Bet, protams, ka es nespēju. Jo, kā es varu būt tajās augšās, ka man, lai tur nokļūtu, ir jāspēr tie solīši, lai uzkāptu tajā kalnā. Bet es bieži vien vienkārši, es neesmu kalna galotnē, un tāpēc es nedrīkst parādīties. Bet neviens jau vienkārši neuzlec pēkšņi. Arī nosaukumā slēpjas vārds neperfekta. Jo noster perfekcionismu. Būs tā tendence tāpatās augt. Tāpēc galvenais ir vienkārši sākt un darīt. Tāpēc šis podcasts noteikti nebūs perfekts. Bet es nevaru sagaidīt, kas no tā izveidosies. Un vēl viens iemesls, kāpēc es izlēmu nosaukumu Neperfektā. Jo es pārsvarā runāšu par tēmām, kur apspriedīsim dažādas, piemēram, iezīmes, kas, piemēram, varbūt nav perfekts, vai dažādas, piemēram, cilvēku ēnas. Un tās ir lietas, par ko es bieži tāpatās viņas saredzu sevī un meklēju un cenšos izprast. Un tās ir tās neperfektās daļas mūsos. Šis nosaukums atgādinās arī tev to, ka nav jābūt perfektam, jo nekas šajā dzīvē nav perfekts, un tas ir perfekti.